Mani sauc Sergejs Davidovičs, es esmu ortoklīnikas fizioterapeits. Šodien es gribu nedaudz izstāstīt un parādīt dažus vingrinājumus, kas palīdzēs jums atslogot pirkstu un plaukstu locītos. Lielākoties vairākas problēmas rodas no pārslodzes. Mēs varam teikt, ka atkārtotas kustības ir tas galvenais cēlonis dažādām problēmām, kas var novest pie dažādām sāpēm, pārslodzes sāpēm, muskuļu saspringumiem, locīto sāpēm. Un arī līdz ar to tas var rezultēties, ka cilvēks nevar veikt dažādas kustības. Pirms uzsākt vingrinājumus mēs sāksim ar pirkstu izkustināšanu. Ir svarīgi pirkstus iztaisnot un attālināt tos vienu no otra, pēc iespējas tālāk, lai izveidojas stiepjošā sajūta plaukstu priekšpusē. Pēc tam var arī izsaukt pirkstus un atkārtot vairākas reizes, diezgan ātrā tempā. Es piedāvāju veikt šo vingrinājumu 30 sekundes. Tad uztaisam koordināciju un nedaudz, lai pirksti pastrādā savstarpēji, kad ir divi pirksti, kas ir pa vidu, ir saspiesti, un divi, kas ir malā, ir maksimāli attālinās. Un pēc tam arī uztaisam šādi. Šo jūs varat atkārtot vairākas reizes. Taisiet arī nelielu pašmasāžu apakšdaunam, sākot no alkoņa, visus savilktos muskuļus jūs varat mierīgi iziet visiem cauri, apļaveida kustības veicot pāri visiem muskuļiem. Neaizmirstiet arī par otru roku. Sāksim veikt spēka vingrinājumus. Šeit ir svarīgi spiest ar īkšķi atbilstoši pret katru pirkstu. Uzspiežam, nedaudz paturam, izējam ar katru roku pa 10 reizēm. Nākamajam vingrinājumam jums vajadzēs bumbas. Kā es jau minēju iepriekš, mūsu gadījumā tā ir tenisa bumba. Šeit jūs mēģināt to saspiest, trenējot savu satvērienu. Uztaisam 10 reizes ar vienu roku un 10 reizes ar otru roku. Var arī izmantot nedaudz lielāku bumbu, tā būs mūsu gadījumā mīksta arī bumba, un pa 10 reizēm ar katru roku. Un tad vēl vienam vingrinājumam vajadzēs vidējā izmēra vieli, un šeit jūs viņu saliekat, un lai jūs varat ar satvērienu to vielu apķert un maksimāli mēģināt ar vienu roku rulēt. Pie sevis klāt otru roku prom. Iedomājamies, kad vielas ir slapš un jūs mēģināt izspiest pēdējo ūdeni no viena. Neaizmirstiet, ka ar vienu un ar otru roku ir jāuztais abos virzienos. Ir vēl daudz un dažādi vingrinājumi, bet tie būtu tie galvenie, kurus mēs gribējam šodien aktualizēt. Atcerieties, ka plaukstu veselība ir ļoti svarīga, un jo vairāk mēs strādāsim ar pirkstiem un plaukstām, jo vairāk vajadzēs arī dažādus vingrinājumus veikt, lai to pirkstu kustību apjoms un pašsajūta ir pēc iespējas labāka.